Mana darba diena, vai teiksim tā, kā tad iesākās mana darba diena? Labāk. Viņa, surfings pa telefonu, šitā te no rīta sēdu un močī. Pašas, teiksim tā, vairāk tā kā busy dienas, ja, kad ir vairāk darbiņa, ir pirmdienas, otrdienas, trešdienas. Jo tajā laikā Oskars parasti noslinko nedēļas nogalē, citreiz ir citi darbi, noskrienos no galvas līdz kājām, kā šitai nedēļas nogalē, kaut kā tā, bet viennozīmīgi es parasti cenšos jau būt 7 darbnīcā. Ja nesenāk 8, un, ja vajag sīko aizies uz skolu, tad vispār tikai 9 esam darbnīcā. Kas šodien plānā mums ir? Šodien plānā mums vajag uztaisīt 2 kuba plauktus priekš klienta. Tad mums plānā ir uztaisīt 1 galdu priekš klienta. Tad mums vajadzētu uztaisīt savādāku galdu priekš cita cilvēka. Tad mums vajag uztaisīt to parastos kraftu blankus. Un vēl nobeigumā es ļoti, ļoti gribētu paspēt šos dēlīšus. Es ļoti gribu viņus pabeigt un parādīt jums, kā viņi izskatās. Tikai tāpēc, ka šitiem vienkārši jābūt bombasņikiem, jo viņi no tā sapila poka taisīt tie, kas atcerās un skatījās. Ir tā, ka arī man jābrauc pakaļ materiālam visam pārējiem, bet, diemžēl, kā jūs zināt, ja tu strādā viens, ja, tu nevari rauties uz visām pusēm. Ja. Tev ir jāsaplāno, teiksim tā, grafiks visai nedēļai vai pat 2 nedēļām. Ja, piemēram, šodien mēs taisam kaut ko mēs varam uztaisīt, cik mums ir materiāls pieejams. Tad rītā no rīta braucam pakaļ materiālam. Varbūt pat šodien braucam pakaļ materiālam. Tas viss var mainīties. Ja? Jo, tāpēc ir tāds nedaudz haotisks rīts man šodien. Tāpēc man nedēļas nogali bija tāda. Tad, vienkārši reāli lietiņas, ko es šodien taisīšu. Un pēc tam man ir pakošana, viss pārējais, strādāšana pie mājaslapas, strādāšana pie Etsy veikala un vēl strādāšana pie pārējām lietām pie datora. Ja? Un tajā pašā laikā mums vēl ir parks ar bērnu. To vēl pilna darba diena būs. Es tā ceru, ka salīdīs kamerā viss. Tāpēc ķeramies klātī pie darba un skatāmies. Voilà. Es baigi gribēju visu filmēt, bet ir tā, ka es nevaru tikai tāpēc, ka laiks, ko es zaudēju, tā reāli man nav tikai tāpēc, ka tas nav mans hobijs, tas ir mans darbs. Un filmēt arī man patīk, bet gribās arī kaut ko parādīt, nevis tur vienkārši uztaisīt ātro vidaku, jā, un viss jau piemēs muzonu klāt. Nē, tas nē. Bet, kaut ko jau jūs redzējāt, jā. Tad kopumā sanāca šāds tā brīnumiņš. Ar apakšu plauktu, izzāģēju smuku stūrīšus. Šeit es atstāju, varbūt
milimetrs te ir. Mazāk kā milimetrs, jā. Tomēr varbūt kaut kāda kustība, kā jūs zinat, varbūt būs. Bet es domāju, ka būs super. Pieskrūvēts ir šeit ar skrūvītēm. Nekas no augšas no sāniem nav redzams, jā. No apakšpuses ir šeit. Te skrūvs un tādā garā, un tad tie pokedžigi. Bet ir viena baigā problēma. Klients grib viņu pēc iespējas gaišāk, viņš grib pilnībā naturāli gandrīz. Es varētu atstāt tādu pašu viņiem sūtīt viņu, bet nē, tas nebūs zolīti. Tāpēc es viņam aizsūtīju message, mēs vienojāmies, ka viņš grib to gaišo tonīt, tad es fiks pasaķēru Amazonē Osmo. Ķipa to naturāli ar to balto pigmentiņu, kas ir iekšā. Es ceru, ka tas būs labs. Ja ne, tad būs reāli ritīgs pakaps. Nē, būs ok. Jo es negribu savu eļu, jo viņi iesauksies kokā, un viņš būs dzeltenīgi, tāds zelta krāsa, brūns, jā. Tad tagad, kur vajadzēs, uztaisīsim tačapiņu, bišķiņu pieslīpēsim šeit, un ķersimies klāt nākušam darbam. Ja pulkstens jau ir, nama pulkstens. Bļāviens 12, jau man vēl jāstājas 3-4 pasūtījumi. Bālējam neguļam. Let's go! Ir viens mīnus šitā visā pasākumā, kad tu strādā pats pie sevis, tu pats sevis priekšnieks, un tu esi viens pats. Gribēju taisīt galdu, un mums nav materiāla. Man ir dēļi atgriezumi, jā, šādi, bet viņi ir par maz. Jo tie, kas skatījās iepriekšējos video, es teicu, ka es gribu lielāks lietas taisīt. Tāpēc mēs pārtraucam draugi darbu. Nedaudz viss izmainās, mums ir jāiztērē plus-mínus pusotru stundu. No mājās, liekam mieru. Jāiztērē pusotru stundu. Mēs fiks aizbrauksim pakaļ vēl vienu vietu, kur es pērku lielāko daļu no savu ozola. Es arī jums parādīšu, kur tas ir, lai tie, kas grib, var nopirkt. Atrodās Gulā. Gula. Tad, jā, būs arī vieta, nosaukums, kur jūs varat nopirkt. Varat atrast Facebookā, varat rakstīt tādā veidā, var nopirkt ozolu, sapīlu, valriekstu, tulpi koku. Un amerikāņu egla prieda, laikam bija arī, jā. Bet es no turienes pērku sapīlu ozolu un arī pirkšu drīzumā valriekstu. Tad cenas ir draudzīgas, var dabūt pilna garuma dēļus, vairākos platumos, biezumā līdz 28 mm. Un kā tie, kas zina, es pērku puspaletes, teiksim tā, ja, saprātīgām cenām. Cenas ir daudz dažādas, viss ir atkarīgs izmēriem. Ir mazi atgriezumi, var dabūt liels maisis, arī vienkārši malku, jā. Tāpēc, ja kādam vajag droši, paņemt un aizbrauc, tad nebūs nekāds braukšanas video, visas vienkārši čok, šur, tur papakai parādīs navigācijā, kur tas ir, un krāmējam ar mašīnu. Jo jūs gatavi? Nav daudz, bet jūs redzat, pietiekoši daudz. Tādi izņemšu dažas sēdes ārā, vai vienkārši fiks izkrāmēšu visu mašīnu, parādīšu jums, cik daudz tas izskatās. Kā jūs redzat, šāda garuma dēļi. Un ir vēl garāki. Neskaties, tā ir vienkārši malka atgriezumos. Lai jums būtu nedaudz lielāks sapratne par to, cik daudz tad šeit ir ozols. Pļāņas, kas man pa bardaku atklāja, tāpēc, ka skrien. Kā tā ir, ne? Tad šā pamērīsim. Čupiņas. Te ir visādi izmēri dēlīšas, pēc tam parādīšu. Čupiņas augstumiņš mums ir... teiksim, ap 80 cm, jā. Čupiņas dziļumiņš mums ir arī ap 80 cm. Un vidējais čupiņas garumiņš mums būs arī ap 80 cm. Tad izrēķiniet, jā. Bet rēķiniet, tas ir vienkārši tāpat sakrāmēts. Šā paskatīsimies. Tādā veidā. Kā jūs redzat, ir šaurāki dēlīši, jā. Tad ir šādi. 30 pāri. Te jau pie 40 nāk. Un vēl bonusā, tur rītīgi divi baigi lieli. Viņš tiešām ir liels. Šā parādīšu. Jo tieši šie ir, viens ir 50, un tas te būs pār pa 60. Jā, viņš ir 60 reizi. Varētu teikt, ka pats 60. Tādi te divi sapīli gabali. Jo tur man ir vienkārši jāiztīra tas stūris, jāizšķiro, ko vajag, ko nevajag, jo nav jēgas tagad tur visu močīt iekšā.
Daudz man ir prasījuši par to ozolu, kur es pērku, kas ko kājām. Tāpēc arī izdomāju parādīt otru vietu, kur es pērku savu ozolu. Čālis sauc Jan. Bet rēķinieties ar to, ka nebūs visiem tik lēta, kā man tikai, tāpēc, ka es pērku katru nedēļu un es pērku daudz. Bet plus mīnus cena, teiksim tā, no 200 līdz 300 poundiem. Viss ir atkarīgs kāda paleta, kāda izmēra, kas ko kā. Ja nevarat aizbraukt pakaļ, nav problēma, viņš arī var piegādāt. Jo man toreiz viņš veda to lielo paleti sapīli, ja, tad viņš piegādāja. Garumā mums viņi ir 57, 80, 90, 60, 75, es tā randomā paņemu, 80. Nu, un, protams, ka ir īsāk ir 50, 40, ja, bet perfekti, ja tu esi hobijs, tev patīk taisīt dēlīšu, ko man nepatīk taisīt, tad droši, ja. Tā kā, jau man pietiek runāt, es ķeros kaut darbu, man ir vēl viens galds jāpafiks uztaisīt. Pūkstens jau mums ir cik? Pūkstens mums ir bez 24. Līdz pūkstens 5, tam galdiņam ir jābūt pabeigtam, jo tikai tāpēc, ka es gribu iekšana, es gribu bērnu aizbraukt uz parku, ne? Bet tur jau man darbdiena nebeigsies. Man darbdiena turpināsies preču pakošana, kurjera bukošana un strādāšana pie mājaslapas. Bet pats galvenais ir obligāti pavadīt laiku ar bērnu, jo viņš kā nesen beidz skolu. Tagad viņš ir parkā, spēlēs ar mammu, un pēc tam, kad mamma mauks uz darbu, tad mēs mauksim uz parku, spēlēsim bumbu, ja? Jo tomēr, paši zināt, bērni aug, un kad viņi izaug, tad, ja viņi paliek lieli, saka, bye dādī, tad jau. Tāpēc es varu rauties te pa dienu un pa nakti, ja, kamēr viņš skolā, kamēr viņš guļ, ja, bet vajag arī pavadīt laiku ar bērnu obligāti. Davai, es piekus reāli, man vajag mazu breiku. Bet, ja kādam vispār kādreiz gribās ozolu, ja, un ja jums nav transporta, viss tam līdzīgs, ja, piemēram, es arī varu aizvest, tā nav problēma, šitādu paletīti, ja es salieku mašīnā, ja, tepat hūla vai kur, ja, es varu aizvest, tā nav problēma. Nav man tas katafalks liels, bet viņā var salikt, vēl var salikt. Tas, ka tie amīši tur bija zem, tas tā man šokjā vai. Labi, es beigšu muldēt. Un ķeršos klāt darbiem. Beidzot man atnāca, ja? Kā jūs redzējāt, nosmērējām galdiņu. Osmo Poly Oil High Solid. Ar to balto pigmentiņu. Jo 3044 raw transparent.
Nu, cik nu viņi transparenti? Baltais pigmentiņš nedaudz kokā paliek, bet īpaši daudz, ne, tas būtu mazākais. Bet viennozīmīgi šitais baigi cool tikai tāpēc, ka, kā zini, naturāls eļļas vaski padara koku daudz tumšāk, jā. Nu, viņi īsto krāsu. Tad šī variantā mēs varēsim tagad piedāvāt cilvēkiem daudz gaišākas lietiņas. Šī gadījumā šo skaisto galdiņu. Tikai smird pēc spirta. Tas būtu mazākais. Un jāgaida 24 stundas. Nu, viennozīmīgi visam ir jāgaida. Tad viss rokas lipīgs. Atstāsim darbnīcā viņu. Tas ir rītīgi. Nu, joints. Redzat pats? Nu, rītīgi smulko. Nu, man patīk. Nav nekādas skrūs, tur nekas redzams, nekas normāli. Viss tur rītīgi smulko. Tad, un kurš redzēja dēlīti? Kā jums patīk dēlīts? Tad jā, mēs arī nobeidzam dēlīti. Teiksim tā, ir jau baigi vēls īstenībā, es te aizkavējos, biju parkā sīko. Tad jā, kārtējais pašais dēlīts, kurš vēl joprojām sūcās iekšā ar vaskiem un eļļām. Tas nekas, lai sūcās. Bet jā, šie draugi ir pieejami mājaslapā, ja kādam interesē. Nu, cena, nu, tā grūti pateikt, no 80 līdz 100, jā. Piegādīt pa brīvu. Anglijā, Latvijā, nu, varam kaut ko sarunāt pa lātu piegādīt. Tā nav problēma. Ja kādam tiešām kaut kas interesē, droši uzrakst vai vienkārši mājaslapā apskaties. Jo šis arī ir mājaslapā, cena mājaslapā lielāk, ja, bet es varu nedaudz nolaist nostī, atlaidīt. Jo šie tiek taisītas pasūtījumi, nu, teikšu, kā ir mājaslapās, viņi jau par 100 paldiem. Bet tās ir par brīvu piegādi Anglijā. Ja piegādi izmaksā plus mīnus kaut kādu 10, jā, tur mājaslapa bišķiņ paņem, jā. Bet, nu, kādu diskantu es arī varu atviedot, tā nav problēma. Tāpēc, es esmu izbesījies šodien. Tā pa lielam arī pagāja mana darba diena, skrienot pa labi pa kreisi, ko es beigās arī uztaisīju. Kaut ko jau izdarīju, nav tik traki. Viennozīmīgi ceru, ka jūs par kaut ko sapratāt no šitā visa video, kas ko kā. Tā ir paiet mana rutīna, jā. Tagad pulkstens ir, šodien esmu baigi aizkavējies. Es vēl iešu iekšā un paspēlēšu sīko, izpildīsim mājas darbu, un tad, kad viņš ies gulēt, tad es pakošu pak. Nu, parasti es viņus pakoju ātrāk, viņš man palīdz pakot, bet šodien jau ir pārāk vēls. Tāpēc, kad ar to visu video taisīšanu visu vēl un ar visu materiālu skarēšanu, man sanāca baigā aizkavēšanās. Bet viennozīmīgi gribu pateikt liels paldies visiem, kas sako, visiem, kas skatās, jo, kā jūs zināt, tas man ir svarīgi. Un es arī gribu parādīt cilvēkiem, ka var kaut ko dzīvē uztaisīt. Nu, nevar, nu nav tā, ka nu neko nevar, nu var jau tomēr. Labi, tiekās.